Šobrīd no problēmu zonas uz vieglu izklaidi, uz Mendī naktī mēs laižam. Egons ir bijis Indijā, Egons runā par Indiju šobrīd. Es nezinu, Agnes, vai tu zini, kas ir Mendī naktis? Nē, jo Agnese nav bijusi Indijā. Agnese nevar runāt par Indiju. Klausies. Indijā ir tāds Mendī naktis. Tur Līgava saicina visus savus draugus, radus, Līgavas māsas un taisa normāli jandāliņu. Nu, teiksim, kā ir. Un tad kas notiek tajā jandāliņa laikā? Tajā jandāliņā atnāk Mendī mākslinieks un smuki apzīmē vai apglezno rokas un kājas. Skaidrs, tu runā par to tradīciju, kas ilgst visas nakts garumā, jo nu kamēr apzīmē rokas un kājas, skaidrs, ka tas ir ilgs process. Līgava ir jāizklaidē, visi dejo, dzied un dažādi izklaidē šo līgavu. Tad pēc kāzām Līgava pārceļas pie sava jaunā vīra uz viņa mājām, un tad pateicoties šiem Mendī zīmējumiem, viņi ir 3 nedēļas aptuveni. 3 nedēļas atbrīvot no visiem mājas darbiem, jo kurš tad ar Mendī apzīmētām rokām var traukus mazgāt. Un savukārt jaunajam vīram šī nestrādāšana ir jāuztver kā tāds apliecinājums, ka viņa sieva ir rūpīga un pacietīga, jo izrādās, ka, lai nožūtu, tie Mendī zīmējumi ir ļoti ilgi un rūpīgi. Kaut kā tā apmēram droši vien jāsēž. Zini, kas jocīgākais šajā stāstā ir tas, ka Indijā vīrietim ir pilnīgi skaidrs, ka ar sievu viss ir kārtībā, ka viņa ir superkolosāla, ja viņa ir noturējusi tos Mendī zīmējumus, rotājumus nebojātus. Bet no mūsu skatoties, ir sajūta, ka īstenībā mēs domājam citādāk un šajā gadījumā laikam pareizāk, jo tas liecina, ka tā sieviete neko nedara mājās. Viņa ir sliņķi pēc būtības. Tā viss nav. Bet vispār, ja mēs runājam par šiem Mendī zīmējumiem, tad tā lielā patiesība ir tāda, ka Indijā, kurā ir Egons bijis, tas ir Mendī, bet pie mums Latvijā tie hennas tetovējumi, un Latvijā tas hennas tetovēšanās vilnis sit ļoti augstu vilni. Nu, ritīgi 9 mājas augstumā. Lai gan hennas rakstos sievietes rotājušās pirms vairāk nekā 5000 gadiem, rietumu kultūrā hennas uzvaras gājiens sācies līdz ar Madonnas videoklipa Frozen parādīšanos. Tajā tetovējumi redzami uz abām popmūzikas karalienes rokām. Sievietes izvēlās sev zīmēt hennas zīmējumus dažādu iemeslu dēļ. Tas var būt vienlīdz gan dažādu notikumu iekustināšanas pēc, gan dažādu pārmaiņu alkšanas pēc, bet tas reizēm notiek arī rotāšanās nolūkos. Tetovējuma atrašanās vietai ir ļoti liela nozīme, bet to vislabāk pēc klienta astroloģiskās kartes noteikti individuāli. Tomēr visbiežāk dažāda veida ornamenti tiekot zīmēti uz plaukstām. Jāiegaumē, ka labā roka pārstāv vīrišķo pusi un ir dodoša, savukārt kreisā sievišķo un ir ņemoša. Un ir vēl atšķirība, vai henno rokas virspusi vai rokas iekšpusi. Rokas virspusi kā delna ir kā vairogs, tas ir aizsardzībai. Savukārt rokas iekšpusi tā ir atvērtībai. Ar hennas palīdzību varot panākt visu, kas atrodas cilvēku apziņā, piemēram, mīlestību, spēku, izturību un laimi. Arī pats zīmēšanas process ir kā meditācija, tāpēc tas notiek nesurunājoties. Tetovējums pazūdot pakāpeniski apmēram 2 nedēļu laikā, bet klientam visgrūtākais noteikti ir pirmās dienas vakars, jo krāsu jānotur apmēram 5 līdz 6 stundas, pēc tam to nokasot, nevis nomazgājot. Tas zīmējums ir aktīvs vien tik ilgi, kamēr viņš ir uz ādas, un tā pasta sūcās ādā iekšā. Tas nav nekas bīstams, tā ir dabīga pasta, es viņu pati gatavoju, es zinu par katru sastāvdaļu pilnīgi visu. Tādēļ es varu garantēt, ka tas ir tikai absolūti labvēlīgs, normāls, dabīgs process. Hennas masai ir arī ārstnieciskas īpašības. Tā patīkami atvēsina ādu, tādā veidā pazudinot nepatīkamo sajūtu pēc apdagumiem. Turklāt aizvien vairāk sieviešu izvēlas pašas pārvaldīt hennas krāsas stulbiņu. Tu nevari apstāties, tu sāc zīmēt, kamēr tas konus ir tev rokā, tikmēr tu gribi zīmēt, un kamēr viņš beidzās. Un tad ir tā, ka es domāju, cik man vēl 1 vai vēl 2 bija, tā kā varētu vēl tad. Un tad citreiz ir tā, ka, tad labi, nē, tomēr jāapstājās kaut kādā brīdī.
Hennas rotājumus izvēlējušās arī vairākas sabiedrībās zināmas dāmas, piemēram, stiliste Anita Altmane, māksliniece Ieva Bondare, arī dziedātāja Linda Līna, kuru tetovējumi saistījuši jau sen, bet sava mainīgā rakstura dēļ izvēlējusies hennas krāsu. Uz abām plaukstām zīmētas manteles, lai tās piesaistītu veiksmi viņas jaunā DVD sagatavošanas procesam. Protams, savā ziņā tas ir kaut kas tāds neikdienišs, un varbūt arī man, kas tomēr ir tāds diezgan elegants stila piekritējs, tas bija priekš manis kaut kas pavisam jauns tādā estētiskajā izpausmē. Man patika tā sajūta, ka man tiešām bija sajūta, ka es tiek aktivizēta kaut kādā veidā, ka manas rokas ir, jā, ka es arī, man liekas, rakstīju, kur manas rokas ir manas acis. Pati pat neievērojusi, cik ātri un kā tetovējums no viņas plaukstām pazudis, un piekrīt, ka grūtākais bijis to neizsmērēt visa vakara garumā. Pēc veiksmīgi izturētas nakts, otrās dienas rītā mans hennas tetovējums bija ieguvis gluži citu izskatu. Kā redzam, šodien ir 5. diena. Uz plaukstas rotājums ir kļuvis nedaudz nevienmērīgs un krāsa arī diezgan atšķiras no pārējās rokas. Bet, ko es uzreiz varu garantēt, apkārtējo cilvēku uzmanību jūs noteikti piesaistīsiet. Baiba Runts, Rolands Polītis, Bez tabu.